Kā iesniegt trūkstošo informāciju būvdarbu pabeigšanai ar datu reģistrāciju kadastrā? Ja jūs esat iesnieguši šo būvdarbu pabeigšanu paskaidrojumu rakstam vai paziņojumu par būvniecību, šī gadījumā redzam paziņojums par būvniecību, būvdarbu pabeigšana ir izpildē, bet būvdarbu pabeigšanai ir būvvalde pieprasījusi trūkstošo informāciju, tāpēc šeit arī redzam status trūkst informācija, un šo te trūkstošās informācijas pieprasīšanu vēl jābūt saņemtam paziņojumam, kur ir uzrakstīts un ieraugāms, izlasāms teksts, kas tieši ir pietrūcis, kas jums ir jāpapildina, piemēram, nav kāda datna pievienota, kas ir nepieciešama, varbūt kāds atzinums, bet šajā gadījumā tātad šis dokuments, kur mums ir status trūkst informācija, jāatver labošanā. Uzspiežam uz dokumenta un lejā jānospiež poga atvērt labošanai. Tā kā, ja šī gadījumā būvdarbu pabeigšana ir bijusi ar VZD pieprasījumiem par ēkas vai telpu grupas reģistrāciju, aktualizāciju kadastrā no BIS dokumentiem, tad šeit vairs nevar labot šo te informāciju par maksātāju. Šis ievadas solis ir nerediģējams. Tāpat arī ziņas par būvi, šo sarakstu arī nevar mainīt, lai nemainītu tātad šo te VZD pieprasījuma apstrādāto informāciju, jo šī gadījumā jau šis VZD pieprasījuma rēķins ir apstrādāts un apmaksāts, un būvvalde jau ir saņēmusi jūsu būvdarbu pabeigšanu, tik VZD vēl gaida šo te gala statusu, kad patiešām būvdarbi būs pabeigti, lai varētu tātad aktualizēt datus no BIS dokumentiem. Un pēc šī gadījumā nākamajā ievadas solī dokumentu sarakstu jūs varat papildināt atzinumu sadaļu, pievienojot trūkstošos dokumentus vai izpildu mērījumu plānu pievienot vai citus dokumentus pievienot, ko būvvalde ir pieprasījusi. Pievienojam datni, kas trūka, un ejam tālāk uz priekšu. Atkal mums ir kopskats, apskatāmies, vai mums viss ir kārtībā, otro reizi rēķins jums nebūs jāmaksā, tāpēc arī nākamais solis ir iesniegt šo būvdarbu pabeigšanu, nevis sūtīt VZD pieprasījumu. Un nospiežot pogu iesniegt, iesniedzam būvvaldei trūkstošo informāciju.